Pīcis pēc dīrsas izskatās. Labi, šitā noslēpsim šitā frizūru. Īsumā, ko es gribēju pateikt, ka mēs šodien brauksim uz es aizmirsu, kā saucās. Karostas cietums. Mums ir 2 istabas nobukotas, pareizāk 2 kameras, un tur it kā ļoti spokojās. Tā kā skatieties, kā mums tur gāja. Nu, mēs it kā nācām uz to cietumu. Šitas ir mūsu gults. Kāda es to lasīju? Bet es neprotu lasīt. Tāda tā kā silhopāza īstam izganāt. Čūlis gulēs tiešām. Kur mēs esam kamerā Renātu. Tur iebāzu. Mēs pa pirmo stāvu tusējam. Nu, neizskatās pēc cietām. Vai man kas dārga? Tukšs. Šitais zinās ar pierokas. Vai tad uzdāvāji? Toalete. Oho. Tāda personāla. Jā, vot te toalete. Es zinu, kāpēc ir raksts personāla, bet jā, te toalete. Viņš teica, ne? Viņš teica, lai es parādu jums. Okay. Kaut kur tur it kā dušas, vai es īsti nesapratu. Kur mans pusdienas. Es vienkārši klautrējos, ka kāds cits klausās, tā kā tu esi filmē. Pēc es tur nofilmēju video sākumā, principā pastāstīšu. Sākumā arī. Šeit ir otrais stāvs. Un viena no šīm kamerām bija 18. Šitā 17. Trīs otrā. Labi, muzejiņas visas ir vienādas. Tāpēc es ātri iešu uz 18. Šī ir tā kamera, kur pakārnā stāv sieviete. Kā es saprotu, kā viņš stāstīja, kad es šitā te gulēju. Tas vai īstais tas, kas te ir? Jā, pats īstais. Nu, šādi tā izskatās tā kamera, kur viņi pakārnās. Nu, tāda, šitā tā vienkārša. Šeit bija viena kamera, kur ir tā kā saglabājusies. Kur 20. Un šeit ir tā kā viņa apmēram izskatījās. Un šeit ir sienā atrastās mantas. Man katru reizi, kad es ietu tajā istabā, kur viņi pakārās, tajā 18. istabā, man reāli galva griežās. Man gan tā nav.
Man arī griežās. Man ir, es jau drusku kalu iedzeru, es tur vienreiz apkudu, kad sēdēju 5 Es minūtes. nebiju iedzies un griezās galvā. A, tu staigā jau paigi? Es nosaucu vienā pusē, gaidu, kad būs kaut kas. Un es jau ties domāju, bet kaut kas būs, un kaut kas iedas. Kračēņiem beidz tā. Kračēņiem es tur pavadu būvēt. Strīja. Regrīt, te ir vēl viena kamera. Te ir tā kā reāli īstie, nu tie teņi, kas ir sēdējuši, aprakstījuši šito sienu. Tad viņi iesaita, vai? Paskaties. Jā, kaut kas ir. Jebāts. Tā ir kaut krāt. Kā viņi tad atver? Nu, nevar viņi nav domāt. Te izrādās vēl ir tāda kamera. Vai tu nomiris, vai? Man jānīgas. Ir kaut kā 4 no rīta. Nu, pagaidām, kā viss mierīgi. Tas viens palika tur augšā gulēt. Tā kaut kāds sūņi, kaut kāda durvis aizceršanās ir dzirdama. Labi, tad mēs jau ejam projām. Bet es pamodos un te tāds kā asinis pirmī tāds nebija. Jā, un es gribēju ātri pateikt, kā mums tur gāja. Man patika. Es domāju, ka kaut atkal atgriezties, bet ar vairāk cilvēkiem. Mums tur gids parādīja tās visas telpas. Tur ne tikai bija tās kameras, bet tur kaut kāds priekšnieka istaba, nu, office un viss kaut kas tam līdzīgs. Es nožēloju, ka es to nenofilmēju, es tikai nofilmēju, kad mēs atnācām un ko mēs naktī darījām. Un tur bija tā 18. istaba, nu, kamera tā bija, kur pakārās tā sieviete. Es tur 3 reizes biju iegājis, man katru reizi galva griezās. Un tā kā mēs trietā bijām es, Brālēns un Renāts. Un tam Renātam arī vienmēr tur galva griezās tajā istabā, bet Brālēnam ne. Un pa skaņām es īsti nekādas skaņas nedzirdēju. Un es gribēju šeit ātri pa soļiem pateikt. Renāts un mans Brālēns teica, ka viņi dzirdēja soļus, bet es nekādas soļus nedzirdēju. Bet tas Renāts aizgāja gulēt tajā 18. istabā. Manam šitā izskatījās. 4 no rīta viņam vajadzēja iet prom, jo viņam uz darbu vajadzēja braukt. Tā kā mēs diezgan tālu no viņa darba bijām. Un es vienīgi dzirdēju, ka tur durvis augšā aiztaisies ciet vai atvērās. Tā kā tas varbūt bija viņš, bet dīvaini bija tas, kad ejot prom, tur bija rakstīts R+N, un viņš bija asinīs. Tā kā es nezinu, kurš to izdarīja. Bet tā, es teicu video sākumā, ka mēs it kā liksim kādus vācu mūzikas. Es neliku, es vienkārši pirms gāju gulēt, skatījos kaut kādu vācu youtuberi, kurš pa pamestām mājām klaiņo. Es uzliku viņu ļoti skaļi un nekas arī nenotika. Tā es arī kaut kādos 2 aizgāju gulēt. 4 pamodos un uz tūlīt aizgāju. Tā kā jā. Ja tev patīk šis video, spied laiku, abonē manu kanālu un tā.